Manuprāt, latviešu valoda arī ir bagāta un krāšņa. To jau 1856. gadā apliecinājusi Juris Alunāns krājumā dziesmiņas latviešu valodai pārtulkotas. Viņš latviešu valodā atdzīvoja Horācija, Gētes, Šillera, Puškina, Lermontova, Heines un citu pasaulē atzītu vārda mākslinieku darbus, censdamies pierādīt savas dzimtās valodas pilnvērtību un daļskanību, tās spēju izteikt it visu, kas tiek pausts citu kultūru tautu valodās. Šajā krājumā ievietots arī Alunāna oriģināldzejols Trioleta, jeb pavasara atnāciens. Kaut arī Juris Alunāns ir atzējojis tik daudz autoru darbus, viņa dzejols līdz šim vēl nav tulkots. Es pamēģināju to atzējot krievu valodā. Tad nolasīšu dzejolu latviski un pēc tam krievu valodā. Pavasara atnāciens. Voi atkal še, tu ziedu laiks. Lūk mežus, laukus, grezno plaukums, lūk visas malas pilda jaukums. Voi atkal še, tu ziedu laiks. Tā tevim atnākot man krūtīs, gan mīlestības priekus sūtīs, voi atkal še, tu ziedu laiks. Приход весны, ты снова здесь, парад цветов. Взгляни, как гордо лес украшен. Взгляни, как радостно, никто уж не страшен. Ты снова здесь, парад цветов. С твоим приходом сущность вновь пронзит ли радость и любовь. Ты снова здесь, парад цветов. Jūlija Kasecka, Daugavpils 15. vidusskola 11. klase.